vispārēja informācija par finanšu funkcijām, finanšu uzdevumiem. Tā, kas ir finanšu funkcijas? Kas tās ir? Mums ir divi gabali. Mēs saliktie procenti un vienkāršie procenti. Kas tas ir? Ļoti vienkārši. Iedomājamies bankas. Ko dara bankas? Tas tirgo ar naudu. Ja mēs padomāsim, tad bankām prece ir nauda, un par naudu viņiem saņem naudu vai maksā naudu, tad visapkārt ir nauda. Un svarīgs uzdevums ir noteikt, cik ir jāmaksā par jūsu naudu. Un šeit svarīga lietiņa ir procents. R procents, tā ir jūsu cena. Tā ir cena par to, kā jūs izmantojat naudiņu. Vai tā ir cena, ko banka maksā jums par to, ka jūs noguldat tur naudiņu. Tad R ir cena. Un no šeit izriet svarīgs likums, ka jums jebkurā uzdevumā ir jāsako līdzi likmes un perioda laika vienībām. Ko es ar to domāju? Ļoti vienkārši. Gan likme, gan periodi viņam jābūt tajā pašā laikā. Ja jums ir pateikts, ka viss notiek 3 gados, tad tas nozīmē, ka likme ir arī gadā iedot. Nevis mēnesī, nevis dienā, bet gadā. Ja? Un tad rodās jautājums, kas ir svarīgāks? Likme vai periods? Un te ieskatās pēc uzdevuma teksta. Uzdevuma tekstā vienmēr būs pateikts, cik bieži tiek rēķināti procenti. Tas arī pateiks, kāda laika vienība ir jābūt gan šeit. Ja ir pateikts, ka mums procenti rēķinās katru dienu, tas nozīmē, ka gan likme ir dienā, gan periodi ir izteikti dienās. Un nav svarīgi, kas ir dots uzdevumā, visu to ir jāpārtais. Tāpat arī šeit. Kāpēc mums ir dotas 2 formulas? Katrai formula ir sava ideja. Lūdzu, paskatāmies, vienkāršie procenti vispārējā veidā izskatās šādi. Ko esam šeit izdarījuši? Pirmām kārtām esam sapratuši, ka reizināšana šajā vietā ir nekas cits kā vienkārši saskaitīšana. Esmu atvērs iekavu un, lūk, tās ir manas likmes reiz A reiz likme. Vienīgais šeit ir nevis reizināšana, bet ja es saskaitu N reizes savā starpā. Ja? Tad redzam vispārējā veidā, ja šī formula pierakstīta šādā veidā. Jo reizināt es varu tikai tajā gadījumā, ja R man nemainās. Ja likmes nemainās, es tās reizinu ar periodu skaitu. Ja katru periodu likmes mainās, tad es vienkārši saskaitu likmes savā starpā. Un skatāmies uz šo lietiņu, kas mums te ir vispārējā veidā, ko mēs redzam, kad mēs šeit atkal skatāmies uz pakāpi. Kas ir pakāpe? Pakāpe aizstāja reizināšanu pie nosacījuma, ka šīs skaitlis nemainās. Bet ja tas mainās, tad mums ir jāreizina katru reizi ar vēl nākamo iekavu. Lūk šādi. Nu un tagad, kur ir galvenā atšķirība? Kāpēc ir 2 formulas? Vienkāršie procenti. Un ja mēs padomāsim par to ilgāk, mēs arī to redzēsim, pelna no sākuma summas. Redziet, es noguldīju A, un katru nākamo periodu man pieskaita klāt procentu no sākuma summas. Cik sākumā es noguldījis, tikai arī tas pelna. Var uz 100 gadus turēt, tāpat skatīsies tikai uz pirmo iemaksu. Kas notiek ar vienkāršiem procentiem? Paskaties. Pirmajā periodā kaut ko nopelnu, un tas sāk pelnīt nākamajā periodā. Tad nākamajā periodā, un tā tālāk un tā joprojām. Saliktie procenti pelna ātrāk, jo tie pelna no iepriekšējā perioda. Ja mēs to mēģināsim attēlot grafiski, ja, tad izskatīsies, lūk šādi, redzēt, mums ir tie paši nosacījumi priekš 2 formulām. Sākuma ieguldījums ir A, 100 kaut kas, un likme ir 5%. Un ko mēs redzam grafikā? Mēs redzam, ka saliktie procenti laika gaitā sāk augt ātrāk nekā vienkāršie. Vienkāršie katru gadu pieskaita klāt 5 vienības, 5% no simtnieka. Kas notiek ar saliktiem procentiem? Tie pelna ātrāk, jo katru reizi skatās uz iepriekšēju nopelnīto un no tā pelna. Tad, ko jums ir jāsaprot pildot finanšu uzdevumus Excelī? 3 lietas. Pirmā lieta, pat vienkāršākā, ka saliktie procenti
pelna ātrāk nekā vienkāršie procenti. Pelna ātrāk nekā vienkāršie procenti. Otrā lieta, ko jums ir jāsaprot, ka jebkurā no formulām ir uzmanīgi jāskatās uz likmi un periodu. Tiem ir jābūt vienotē pašā laikā, vai nu dienās, vai nu mēnešos, vai nu gados, vai nu stundās, bet tur visam ir jābūt pareizajās laika vienībās. Un trešā lieta ir jāsaprot šo ideju, ka reiz n nozīmē, ka es vienkārši vienādas likmes nevis saskaitu savā starpā, bet uzreiz reizinu, bet ja likmes ir dažādas, es nevaru reizināt, un te pakāpē n nozīmē, ka tas vienkārši ir šī iekau vairākas reizes savā starpā sareizināt. Pie nosacījuma, ka likme nemainās, bet ja likme mainās, tad es nevaru kāpināt, man ir jāreizina. Lūk šādi. Un ja mēs sapratīsim šīs trīs lietiņas, tad turpmākie 3 laboratorijas darbi mums paies ļoti vienkārši. Jo pamatā jebkuram finanšu uzdevumam ir viena no šīm formulām. Vispārējo izsecina no tā, ko mēs šeit redzam. Lūk šādi. Pārskaties šo video tik reizi, cik jums vajag.